Čau visiem! Labdien šajā jaukajā, Saulainajā. saulainajā un vispār Vēsajā. diezgan augstajā dienā. Jā, Ir ok. laikziņas ar kabinetu divu. Jā, Latvijas pirmais Laikziņa sniega podcasts. Ko krūtnieku? Jā, Kā pagājušajā epizodē. Bet, jā, ar valsts svētki ir aizvedīti. apsveicam izdzīvotājus. Kā tu nosināji gan 11. gan 18. Nu, 11. es nosināju, tā kā izejot ārā, kaut kā tā. Un to, kas bija 18. To mēs labi nosinājām. To es nosināju tā kā, kārtīgu neatkarības dienu. Aizgāju, noliku svecītes, aizgāju uz baznīcu, palūdzu Dievu. Kristīgais podcasts, tomēr mēs esam. Mēs un Jēzus vadam šo podcastu. Es un kā svētais gars, vot. Es iedomājos sākumā Holy Spirit, bet jā. Jā, ok. Un kā tu nosvinēji? Es 11. novembrī biju ar vecmāmiņu devies uz brāļkapiem, nolikt vecstāvam svecīti. Brāļkapos. Visu cieņu. Tad mēs devāmies apskatīt Uzvaras parku, kur tas Kaunas taps ir nojaukts un ir atvērts šis te atjaunotais parks. Tagad ir tā, ir novembris, tur īsti nekas vēl nezied, zālīt vēl nav iesaisties. Bet, Nedzīvojam mēs vēl tādos klimata apstākļos. Jā, bet Grēta brīdina. Jā, apskatījāmies, bija ļoti, ļoti tiešām skaisti sakopts. Jā, un tad vakarā devos arī nolikt svecītes pie mūra, pie Rīgas pils. Un vēl Vīnkalnu pīci iet. 11. novembris bija ļoti ok. Un arī 18. bija baigi forši. 18. man vienmēr rādi atbrauc ciemos, pasēdējām, atcerējāmies visas Latvijas lietas. Un biju pie Brīvības pieminekļa noklausīties koncertu un Rinkēviču uzrunu, par ko man būs ko teikt šodien. Bet, jā, un tad ar draugiem atpūtāmies nedaudz tā, atzīmējām Latvijas svētkus. Jā. Paldies, Pēter, par savu dzīves stāstu. Bija ļoti izsmeļoši. Bet Latvijā ir bijušas jaunas 2 nedēļas, kas ir notikušas Visā pasaulē. pēdējā laikā, bet mums par pasauli vienalga. Jā, mums galvenais Latvija. Kā saka, Latvija visneatkarīgākā vieta tomēr pasaulē, jo no Kā tās nav atkarīgs nekas nevienā lietā. Kas saka, Latvija pirmajā vietā. Jā, Jā, tā kā tā. Latvijā. Tieši tā. Un es domāju, mēs varam sākt ar tādu diezgan svarīgu jaunumu. Visiem Rīgas iedzīvotājiem, It īpaši Mežu parka iedzīvotājiem. it īpaši Čiekurkalna, jā. Ir atvērts pārbūvētais Brasas tilts. Ja jūs neesat izgājuši no mājas, tagad jūs zinat. Ja jūs nedzīvojat arī tajā apkārtnē, tagad jūs zinat, Jā. kad Ja jūs varat beidzot, ja jūs nebraucāt uz Mežu parku klausīties dziesmīšu, vai varat beidzot, kaut ko. tā kā, beidzot doties uz to galu. Tagad viss kārtībā, nebūs jāstāv sastrēgumā vismaz. Bet jā, tas projekts diezgan ilgi bija. Bija, jā, gandrīz 5 gadus, ne 4 gadus. Viņu sāka 19. gadā. Sākumā domāju, ka tur kaut ko varēs uzlabot, varbūt kaut ko saremontēt, pāris bedrītes, kā salāpīt kā parasti. Un tad pēc tam saprotu, ka tur ir viss izpūsts. Tas tā kā tu nopērci. Diboā tur. Tas tā kā tu nopērci Lietuvā, kā to savu pirmo bēmbi. Tu savu pirmo bēmbi nopērci tur kaut kādā placī Lietuvas. Tu tur esi rītīgi priecīgs, viņš izstās rītīgi labs. Tur varbūt bišķiņ jāpiepulē, kā krāsiņu. Un tad tur tu saproti beigās, ka tur ir Audi apakšā. Saprot, un tad tev ir tāds, tur viss ir jāpārtais. Tur ir viss jāpērk, viss pa jaunam. Kā YouTubers Roberts Vītols komentēt, tas ir šiem pīkstolēs. Tas ir Jā, tā tas ir reizēm. Bet tāpēc nepērkt mašīnas Lietuvā. Jā, bet beigās, jā, tad gribēju salāpīt tās dažas bedrītes, sapratu, ka nevarēs tā. Un Tad pārbūvēja, nojauc tiltu un uzbūvēja jaunu tiltu.
Un šis jau tilts ir nedaudz, kā lai to labāk pateikt, nedaudz jau uzkurinājis publiku. Es tā teiktu. Jā. Īpaši cilvēkus no pilsētas. Haha. Jūs vajadzētu redzēt, cik ļoti Krišjāns smaidīja par šito joku. Šitas man tā patīk. Tas tāds dad jokes bija. Jebš pilsētu cilvēkiem tāda apvienība. Pilsētu no cilvēkiem. Labi, ka vēl nav pilsēta brīva no cilvēkiem. Ar visu to infrastruktūru. Bet... Vajadzētu. Wow. Bet, nu jā, tur ir tāds protests par to, ka vienā pusē ir tā kā forša plāta ietvi izbūvēta, un otrā pusē ir burtiski tev ietvis, viņi jau tā ir kaut kur 60 cm plāta. Otrā pusē ir stabs pa vidu. Jā, otrā pusē ir izbūvēts tā kā tas dzelzceļa pārvads, kas ir uz Brīvības ielas. Tā kā Veftiltam. Tā kā Veftiltam. Jā. Vispār šausmīgi šauri. Un es kā riteņbraucējs, es braucu tur 11. novembrī nolaikot svecīti, un es redzēju, tas ir nepieņemami. Jā, un ņemot vērā tos visus voltistus un boltistus, kas te brauka. Skulteristus. Un raidistus. Jā, viņi jau tur, viņiem būs vienalga, viņi brauks tev virsū. Jā, jo kebabs gaida kādu. Jā, pasūtījums ir. Tas tā kā tie DPD kurieri, kad bija tas video. Tas bija vajag. Jā, Venipak. Atvainoju. DPD viss kārtībā, jā. Sorry. Bet Venipak, tas kurjers. Zini, kāda man teorija vienkārši, viņš pirms tam bija Bolt kurjers, un viņš vienkārši tā kā, viņš paaugstinājumu dabūja, saproti? un tad viņš vienkārši, viņš jau pieredz tajā ritmā tur. Ātrums aug, bet... Nevar nokavēt, savādāk man atņems tur, nezinu, 2 eiro, jā, 2,50. Un tā viņš vienkārši tur brauc pa vidējo joslu. Tur burtiski, man liekas, viņš gājas Guinness rekordu 3 minūtēs 15 avārijas situācijas, ar ko es tam līdzīgs. Bet, teorēti, es gribētu apsveikt visus rīdzniekus tomēr šo, jo tas tāds diezgan svarīgs infrastruktūras punkts ir Rīgā. Un tā kā, būs jāsamierinās ar to viens puses iet. Jā, jo es sapratu, ka tā problēma tur bija, kad vai tā ietve, vai kaut kādi koki. Jā, jo tur vēl bija protests, ka nevar kaut tos kādi koki. Tie koki. Visu laiku tie koki. Jā, un... tāda mums... tuva tēma. Tēma, kas ceļo no epizodes uz epizodu par tiem kokiem. Jo tur bija tas protests, kad viņi jau sākumā arī negribēja, lai tos kokus izcērt. Un tad you win some, you lose some, zin. Jā. Tas ir, man liekas, labs definējums šitajām visam. Dodamies tālāk. Nākamā tēma ir par bijušo deputātu. Haizivi. Tā viņu sauc tautā. Arī daži. Tas ir Jānis Adamsons. Un Rīgas pilsētas tiesa ir oficiāli piespriedusi viņam 8,5 gadus cietumā. Par spiegošanu. Par to, ka viņš nodevis Krievijas informāciju. FSB. FSB, jāsaka ar akcentu. FSB. Jā. Un viņš ir, es nezinu, viņš ir, cik sapratu, informācija, ko viņš ir nodevis, tur bija... Nav bijusi tā kā slepena, laikam, cik es sapratu. Ka viņa nebija slepena, vismaz tā pirms tam runāja. Tas bija pirms tam, bet tos... Ka viņa nav bijusi tā kā, viņa nav bijusi slepena, bet viņa ir bijusi tā kā... noderīgi. Tas tā kā nevis klasificēta, bet, kā tu saki, noderīga, bet ne, bez tur kaut kādiem top secret. Tā kā aizsargājam, no sērijas. Jā, bet, un viņš tur ir tā kā valsts aizsardzības plānu, tur kaut kādas daļas nodevis Krievijas pusē. Tā kā, savu valsts drošību ir jāaizsargā, šī tāda cilvēka jāliek cietumā. Jā, un zini, kas tā kā vispār... Tāda, man liekas, lieta, kas liek aizdomāties par šo visu vēl vairāk, ir tas, ka šīs cilvēks ir bijis iekšlietu ministrs Latvijā. Jā. Un viņu notiesā par spiegošanu. Un Saimā bijis daudz gadus. Saimā ir daudz cilvēku bijuši. Bet iekšlietu ministrs tas ir. Jā, bet tā kā, tas tā kā, interesanti. Makes you wonder.
Jā, kādi cilvēki mums Ko? te sēž. Un labi, tas jau ir tikai, kas tagad ir tur tajā brīdī piečers. Kas bija tā, ka viņš bija iekšlietu ministrs, piemēram? Jā, nu viņš jau tā kā Nu, tas turpināja vēl. Jā, nu tas ir. Tas tā kā 90, tie, kas izdzīvoja 90, cik vēl, tā kā kaut kādi bandīti, kas vēl turpina, tā kā. Bet nē, nu vismaz labi, kad šis ir pieņemts un iztiesāts un Aptiesāts, jā, aptiesāts, kāds gribēja teikt, notiesāts, laikam. pārtiesāts un visi iespējamie piedēkļi. Tā kā, nu, redzēsim, kā būs ar pārsūdzīšanu uz nākamajām instancēm vai ko, bet es jūtos labi šajā situācijā par mūsu tiesu varu. Jā, nu jāskatās, protams, kā tur būs, varbūt kaut kas vēl uzpaldēs. Šīs jau ir tās, man liekas, šīs ir tās lietas, kur paiet vēl 10 gadu un atklājas vēl kaut kas. Jā, tā kā beigās. viņš nosēdēs tos 8,5 gadus, un tāpēc tam tāds, jā, nu mēs atradām vēl. Arī atradīs, ka viņš nevainīgs, ka viņš īstenībā tā kā, viņš nenodeva, kad vienkārši viņu spiegoja, un viņš tā kā no viņa nozaga informāciju, saprot. Un tā, tāds aburtais apels vienkārši ies. Bija tā kā viņš bija vienkārši netieši iesaistītā persona beigās. Starpnieks. Jā. Nē, nu, bet tā kā netieši. Bet netieši, nu jā. Bet, jā, tev ir vēl kas piebilst. Teorijas ir dažādas. Taisnība ir viena. Tāpat kā folija cepurītes. Bet man nav vairāk ko piebilst šajā tematā. Un arī nē. Es domāju, ka pateicīgs, šobrīd taisnība, es ceru, ka ir sasniegta. Tiesa savu mērķi izpildījusi. Nu, cik nu mērķi? Nu, tā kā taisnību. Taisnības mērķi. Nu, tas ir, tiesas mērķis ir taisnība. Jā, tā ir. Taisnība ir. Taisnība ir, ka taisnība ir. Taisnība ir. Taisnība ir, ka tiesai taisnības mērķis, jā. Viss man smadzenēs digās. Okay, turpinam. Nākamā tēma ir, man liekas, lielākais notikums, kas ir Latvijā noticies šajā laikā. Partnerības līkuma apstiprināšana. Jā, tas bija diezgan liels pavērsiens. Bija liels pavērsiens. Ko visi jau, tā kā, ko jau Satversmes tiesa pateica, kad mums jāizdara jau pirms kāda gada bija. Ļoti sen jau. Jā. Un mūsu prezidents Rinkēvičs kungs apturēja pēc 34 saimnes deputātu lūgumu šo grozījumu publicēšanu, jo ir šī parakstu vākšana. Ir šī parakstu vākšana, lai iniciētu referendumu par šo te jautājumu. Kas ir ļoti, es domāju, Edgars ir tas cilvēks, kurš patiešām grib, lai šo pieņem, šo likumu, bet visu cieņu viņam, viņš tā kā pateica, ka sorry, mums ir demokrātija. Piedodiet, zini, kas ir, un tā kā es jau bet, demokrātija. Es jau gribētu darīt visas lietas uz savu galvu, bet, diemžēl, tā nevar. Man amats sasien rokas. es tā nevaru. Bet es neesmu tā kā baķi. Šitajā. Tur. Sorry. Es neesmu tāds prezidents. Jā, bet tad skatīsim. Es domāju, ka savāks tās balsis un būs referendums. Par to jau mēs runājām. Jā, es arī. Cilvēkiem ir diezgan tāds stiprs viedoklis vienā vai otrā virzienā, es teiktu tā. Es galvenais gribētu, lai šis viss tā kā arī normāli tiek diskutēts un aprunāts. Jā, bez kaku maisiņiem, lūdzu, šoreiz. Un vienkārši bez kaut kādas bļaušanas un tā, bet zinot Latviju un to kultūru, kā mēs diskutējam, man liekas, ka lidos tie kaku maisiņi. Es ceru, ka es kļūdos, bet te visādi var būt. Jā. Tā kā, skatīsimies. Kā saka, atgriezīsimies vēsturē. Jā, tas bija vēsturiskās 2005. Jā, 2005. 2006. gads, jā, kad tas viss notika. Tas video. Man liekas, Vintage Latvija bija. Tas leģendāri, jā, vienkārši. Jā, tas gan bēdīgi. Bet laiks iet uz priekšu. Man ļoti patīk, kā man viens paziņ teica,
par to, ka, nu, ja mēs gribam virzīties uz to rietumu Eiropas dzīves līmeni un vispārējo, nu, tad mums ir arī jāpieņem šie likumi. Vispārējais tas tikai loģiski. Jā. Tas jau sen bija nepieciešams, jo, nu, Jo cik gadus mēs varam bļautot, kāpēc mums no tādas algas tā kā Vācijā, bet kad nāk cilvēktiesības un vispārējais tāds, zin ko, Amos šito labāk skipoja. Un tā nav arī laulība kā tāda. Tieši tā, tas ir tā kā, nu, ja tev ir tā kā jūs dzīvojat kaut vai 2 dāmas, 2 džeki kopā, un viens tiek slimnīcā, piemēram, visu, un tevi nelaiž pie viņa. Piemēram, ka tu esi nāves gults, un tas arī rītīgi. Nu. Jā, tā kā šī ir tāda lieta, kas to var salabot. Tā kā var sekot grāmatai, bet var arī sekot Twitterim. Twitters ir grāmata. X, tagad ir X, atvainojos. Es vēl joprojām, es neesmu pieredzis, ka tas ir X. Man liekas, tā kā lielākā tev ir citas interneta aplikācijas vai lapas, kas saistās ar X. Vai kāpēc? Varbūt, jo man ir X, tas ir Twitters. X ir ok. Es zinu pāris cilvēkus ar Nissan X-Trail automašīnu vispār. Tu neizvairies no jautājuma. Nissan X-Trail. Man patīk tā mašīna. Liela mašīna vispār. Neizvairies no atbildes. Nē, Nissan X-Trail. Tikai X-Trails nāk prātā. Nissan X-Trails man pirmais. Tas būs arī, kad tu pirmais ierakstīs man tajā vēsturē, jā, tur būs x.com un tā būs Nissan X-Trail. Lai tā būtu. Tā ir. Es tev nebaloju par šitām lietām. Es tev ticu. Nissan X-Trail, jā. Nissan X-Trail. Mums varētu Nissans, jā, šito segmentu sponsorēt. Jā. Un izcils segmentu pārēj ex-deputāts Zakatistovs. Šitas bija tik labs. Ex-deputāts. Viņš ir arī ex, droši vien. Ex-deputāts un viņš ir ex-KPVLV. Ex-KPVLV. Ex-deputāts. Ex-deputāts ex-partijai. Kas vēl varētu būt? Ex-nenotiesātais cilvēks. Ok. Tātad viņam un uzņēmējam Viesturam Tamužam ir piespriests nosacīt brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Jo tur tādas krāpnieciskas darbības ir bijušas, kurās tiek bija uzņēmums, kurā strādāja Tamušs, Eko Baltija vidas apsaimniekošanas uzņēmums. Viņš bija padomes priekšsēdētājs. Un, tās miskastes. Tās miskastes. Jā, un tur Tamušs tika informēja vadību, kad viņam ir nepieciešamas Zakatistovs konsultācijas. Kaut gan patiesībā šādas konsultācijas nebija notikušas. Un tika maksāts Atim Zakatistovam par nenotikušām konsultācijām. Lai viņš runā miskasti. Burtiski. Miskastes firma sponsorēja Džeku, lai viņš runā miskasti. Šis ir ļoti labi. Reāli tā arī bija. Bet iedomājies, tu par to padomā. Viņš pat nevarēja, cik grūti to būtu viltot. Vienkārši, tu pasaki, es atvainojos, man teica, lai es runāju miskasti. Lai miskasti iet tautā. Jā, es arī runāju miskasti. Jūs tomēr esat saistīti ar miskastēm, sponsorējat mani. Bet, respektīvi, tas viss tika nosakts, kā vienkārši patiesībā tā bija partijas sponsorēšana. Un tā krāpnieciski, un beigās, tad atkal tiesu var ir nonākusi pie taisnības. Jā, KPVLV, man liekas, vispār kopumā tur bija ļoti daudz šādu tipa lietas, kad kaut kas tur... Es nevaru īsti izteikties par šo. Es zinu, ka tu nevari šo komentēt, bet es varu. Tu vari. Bet jā, piemēram, ar to pašu Artus kaimiņu, kas tur notika ar visiem šiem suņa būdas tur maksājumiem. Jā. Un tādām lietām, jā. Artus vienkārši, man liekas, ir izcils tēls Latvijas politikā uz brīdi. Vienkārši reāli nebija garlaicīgi. 21. gadsimta šitas zigerists. Reāli. Ja mums maksimā nebūtu kaut kādos 2018. gadā vēl banāni, tik viegli nopērk, ka viņš paļubom visiem būtu dalījis viņus. Jā, viņš varētu kļūt par šito centu ubeli vispār. Viņš varētu ar sevi reinventot.
Viņam droši vien nauda. Nu, es nezinu, Viņš tagad vajag Maksimā? maksāt. Viņam vajag maksāt. Viņš Viņš pret Maksimu ir. Viņš ir pret Maksimu. Vienīgā problēma. Nu, viņš ar Rīmī varbūt Viņš ar Rīmī, ar Lidl. Jā, viņš varbūt Lidl centis. Zentis Ulbel. Cūbela. Zentis Culbel. Jā, tā kā laba ideja. Jo viņš ir tāds uzēdies arī konkrēti. Viņš tāds, es tajā Lidl ēdu labi. Apskatījos, cik es labi dzīvoju. Jā, Tā strādājot. Pērc arī tu Lidl produktus un uzēdies kā es. Tā kā. Jā, viss būs labi. Bet, zin kā, nu viņam jau tomēr tagad arī, man liekas, cik es lasīju tās visas tiesas un tur ar bērniem, tur arī, ka tur viņi nevar sadalīt ar sievu. Jā, tur tās problēmas, tā kā es domāju, ja kāds no Lidl marketinga vai Rīmī marketinga klausās mūs, es domāju, ka nē. Bet es domāju, ka jā. Varat šitās idejas tā paķert. Mēs dodam viņus par brīvu valsti. Jā, mēs viņus dodam kopējam labumam, tā kā sabiedrības. Tieši tā. Jo tomēr, manuprāt, ja Artus būs paēdis, tad mums visiem būs labāk. Viņš jau viss tās labi. Labi, bet apetīte jau aug. Mēs netaisīsim body shaming šeit. Apetīte jau aug. Apetīte rodas ēdot. Nepavēlt latviešiem tas teiciens. Par Saimu turpinot, mūsu Saimnes priekšsēdētāji Daiga Mieriņa ir no Nacionālās apvienības saņēmusi tādu tā kā... Es domāju, tu teiksi, ka viņi ir no Nacionālās apvienības. Bet, viņi ir no ZZS. Bet viņi ir saņēmusi aizrādījumu. Tā kā, šitā tu nedari labi. Ka viņi nemāk ka viņi vadīt. Nekontrolē debašu plūsmu, gaitu un nepietiekam tās uzrauga. Pret ko viņa ir atbildējusi, kad... No you! Speakers jau nav nekāds tiesnesis te, jā. Mēs ja speakeram iedots vilpīti. Bet viņam jau ir āmurs, man liekas. Viņam ir āmurs, bet varētu vilpīt. Tad jau viņš ir tā kā bez mazvai tiesnesis. Viņam ir tā kā... Jā. Tā kā mieru tiesas zālē vai Saimas zālē. Tu vari uzsist, jā, mieru Saimas zālē, bet ja tev rīktīgi nepatīk, ko no tribīnas saka... Tu vari mest ar viņu. Tu nevari aizsniegt, tā kā ķiņš bišķi pa galvu. Jā, arī var. Man liekas, tur nav tik tālu. Tu vari aizsniegt, ja tu labi gribi. Un iedomājies no vienas puses, tā kā, kaut kāda Latvija pirmajā vietā kaut kādam tur, nezinu, cilvēkam vai, arī Nacionālās apvienības, piemēram, viņiem uzsist kādam, tā kā bišķiņ, bet tā vāji, protams, tā pa pauri, kā tautā saka. Viņi jau tā kā pret viņu, es domāju, tā kā nevērstos, jo viņi tomēr ir tā kā konservatīvi. Jā, nedrīkst celt roku pret sievieti. Jā, viņi tā kā... To arī liberāļi domā, tas ir vienkārši pašsaprotam. Šitan mēs aizējam, tā kā, cik tālu mēs ejam konservatīvajās vērtībās, tā kā. Jo tā ir vienkārši dzīvesvērtība, man liekas. Tas nav tāds liberāļs cits sievietes. Iedomājies beigās tāds Nacionālā apvienība. Ar atvērtu roku jau tomēr var. Ak, Dievs. Sāksim ar to, tas nebija kulaks. Jā. Nē, to nedara neviens, es ceru. Es ceru arī, bet, es domāju, ka viņa... Cik es esmu arī redzējis, es vispār piekrītu Nacionālajā apvienībai bišķiņ. Zini, bet no otras puses jā, no vienas puses jā, no otras puses arī redzu, ka tur ir ļoti smalka tā robeža, kurā brīdī tev ir jāpārtrauc un kurā brīdī tu tā kā, ļauj izteikties Saeimas tribīnē. Tā robeža jau ir ļoti, ļoti tāda, jānostaigā ļoti. Galvenais, lai viņi nerunā savstarpēji. Tieši tā. Tieši tā. Nekādas diskusijas. Diskusijā nav te vietas. Jā, nekādām. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā šāds te aizrādījums ļoti, es tāpat domāju, ka var nedaudz sapurināt Daigu. Jā. Un viņai būs tāds, labi, es parādīšu, ka un tagad viņi visiem, tu aizies tāds sveiki, nerunā bez. Ja viņa, zin kā, viņa pirms tam, man liekas, bija tas cilvēks, kuru neviens nezināja. Tad viņa tā kā sāka izcelties ar dažādiem interesantiem izteikumiem. Jā. Piemēram, par
Lambergu. Un Kad viņš ir saimnieks. Un tad, man liekas, vēl bija kaut kas par viņas ģērbšanās stilu, vēl kaut kas bija. Tā kā, To es palaidu garām. Kaut ko viņa arī izteicās, tā kā, kad man tur nav nekāda stilista, es tā kā ģērbjos vienkārši. DIY. Jā, DIY. Ko jūs man te cenšaties pārmest? Un tagad atkal cenšās viņai pārmest. Tā ļaujiet strādāt Mieriņas kundzei. Jā, lieciet viņu mierā. Jā. Taigi mēs ar tevi. Jā. Lai tev veicās. Jā, var atnākt pie mums, mēs parādīsim, kā kontrolēt situāciju. Jā, mēs te nekad neaizplūstam runājot. Jā, mēs nekad nerunājam vairāk par stundu. Tikai iepriekšējā epizodē. Nē, jā. Jā, vēl kāds 3. Vēl viena interesanta lieta. Kariņš šobrīd esot ārlietu ministrs, bet tā premjera gaitas tās viņa nelaiž vaļā. Jā, Pagātne bija šis seko. un vēl viena lieta, par ko mēs, man liekas, nav mūsu ielikt šajā mūsu skriptā, bet Saeimas opozīcija ir pievērsus uzmanību, kad Kariņš, kamēr bija premjers, 18 reizes ir lidojis ar privāto lidmašīnu. Tu man parādīji citu rakstu. Nē, es vienkārši rādīju nākamot, jo tu domāji. Nē, bet ir vēl viena cita lieta. Bet par to pēc parunāsim. Ok. Sakarā ar šo. Jā, labi. Un šīs 18 reizes ir izmaksājušas 613,000 eiro. Diezgan dārgi. Iedomājies cilvēkam vienam gadā. Laikā no 21. līdz 23. gadam viņš ir devies uz 22. gadā Sloveniju. 333,000. Jā. Bet šogad, tas ir šogad, kad jau Covid, tā kā 23. nebija. 136,000. Un viņš rēķina, viņš arī premjerministrs nebija visu gadu. Jā. Tas nozīmē, viņš būtu, kā 300,000 būtu. Gandrīz 260. Jā. Bišķiņ vairāk. Vispār jā, jo es sākumā to izlasīju, man bija tāds, tas taču bija Covid laiks, bet tagad tu skaties pēc tā timeline. Jā. Ok, 21. gadā vēl bija diezgan heavy. Mums vēl 21. gadā bija lockdowns arī pašiem. Jā. Latvijā. To es tā kā laižu gar acīm. Tur vēl var varbūt kaut kādu dažas reizes vēl saprast, ka tur atcelti lidojumi un tā. Un jā, šitā. 21. gadā viss safe. Bet pagājuši gadu. 22. gadā un jau visvairāk tā nauda ir izterēta 333,000. Jo lidojumi principā pasauli jau bija vaļā. Jā, tur jau tā lieta. Covid vēl staigāja apkārt. Tas, protams, Covid. Tu esi viņu redzējis? Jā. Man viņš čomos, tur pazīstams. Facebookā. Man Facebookā Covid-19. Šonedēļ tusēju un tad Itālijā. Cimšanas diena viņam drīz vispār. Apsveiks? Viņam nav oficiāli norādīts datums. Es nezinu, kad viņam apsveiks. Nē, ir kaut kad, man liekas, novembra beigās. Ķīnā saka, ka viņam ātrāk tā dzimene jau. Viņi jau savā laika zonā tur. Jā, bet mūsu tā lieta par to 22. gadu, es, piemēram, pats arī dabūju 22. gadā to trako Covid, bet es nezinu. Bet viss bija vaļā. Bet viss bija vaļā, un tas, ko viņi tur skaidro, kad tas bija dēļ situācijas aviācijas nozarē, citas iespējas nebija. 21. gadā fine, bet 22, 23, man tāds. Un man riktīgi sketčī likās, kad komisija noraidīja opozīcijas pieprasījumu, lai apskatītu, izvērtētu šo situāciju. Jo rēķini, iedomājies, viņam bija 53 kopumā lidojumi. Un 18 no tiem privātā lidmašīna. Tas ir daudz. Tas ir, jā. Tas diezgan... ir... Galvenā problēma, manuprāt, ir tāda, ka tas nav uz kaut kādām vietām, kas ir tur nesasniedzams. Es saprotu, tev ar privāto lidmašīnu varbūt ir jālido uz kaut kādu Kongo Demokrātisko republiku, kurā ir varbūt nav skrejcējuši un nav, nezinu, tur vispār lidmašīnu varbūt redz trešo reizi dzīvē. Bet, labi, tik traki droši vien nav. Bet, te ir tās valstis, Beļģija. Viss ir Eiropas tur ir valsts. Šajās pilsētās, šajās valstīs ir pilsētas ar lidostām, un ne tikai viena. Jā, jo viss ir Eiropas valsts reāli. Jā, es saprastu, viņš tur lidot uz kaut kādu tur vispār, tur
kaut kādu kreiso valsti, kur tur vispār nekā nav. Kad tur neviens nelido, varbūt reizes tur mēnesī, es saprastu. Bet tagad viņš vienkārši ir aizlidojis. Iedomājies kaut kādu Vāciju. Man tur vajadzēja ritīgi uz Berlīnu. Ar privāto lidmašīnu savādāk nevarēja. Jā, reāli Beļģija, Slovenija, Portugāla, Polija, Vācija, Francija, Lielbritānija, Slovākija, Nīderlanda, Dānija, Čehija un Moldova. Viss ir sasniedzis. Moldova vēl ir tuvu pie Ukrainas. Jā, tur varētu būt bišķiņ grūtāk. Tā kā tas varētu būt riskantāk. Labi, tad 22, 23 toreiz mēs varam vēl ieskatīt. Es personīgi, piemēram, runāju par Vāciju, zinu, uz Düsseldorfu Air Baltics lido burtiski, man liekas, 4 reizes dienā. Piedod, atvainojiet. Es domāju, par tiem 100,000 viņi varēja nolīt varbūt kaut kādu šito viņam asistentu vai plānotāju, kas varbūt saplānot viņu laiku labāk. Tad valsts varētu ietaupīt reāli 200,000. Jā. Vot. Un tad viņš te viss būtu kārtībā. Nevis te tagad runā par to, jā, mums vajag privāto lidmašīnu, varbūt, es nezinu, varbūt iznīcinātāji arī. Un tā. Jā, diemžēl vēl kas Kariņa kungam uzpeldēja pagājušajā nedēļā par šiem fake intervijām. Jā, tas arī bija. Kad, jā, tāpēc es arī pieminēju tos, kad uz kaut kādu Kongo tur aizlidot. Ja viņš būtu pie šiem cilvēkiem, iedomājies, viņš būtu tā aizlidojis, un tur neviena nebūtu. I was talking to you, no you were. Viņš aizlidot tur, un neviena nav, tas būtu ritīgi rēcīgi. Bet labi, ka tā nebija. Bet viņš nebija vienīgais, kas uzķērās. Jā, tur diezgan daudz Eiropas. Igaunijas premjerministra un vēl kaut kādas citas valsts. Šeit Zviedriem arī kaut kas nebija. Diezgan, respektīvi, vairākas Eiropas. Bet arī, cik tas arī nedaudz dzirdēju, kad viņš arī aptuveni teica to, ko viņš visiem saka. Un arī viņš to teica, no vienas puses. Es nevaru viņam neko baigi tā pārmest. Jo, es paļu bomāries uzķēries visādiem deepfakeiem jau TikTokā kaut kur. Tas paliek sarežģītāk atrast to taisnību. Bet runājot par lidmašīnām un iznīcinātājiem, es tagad sapratu, varbūt, kāpēc viņš grib... Kāpēc Kariņš grib kandidēt uz NATO ģenerāla sekretāra amatu? Parādījās ziņas, ka viņš ir gatavs. Viņš saka, jā. Es būšu, ja man būs atbalsts, es būšu NATO ģenerālsekretārs. Un es domāju, ka šajā amatā tev pienāks privātā lidmašīna visticamāk. Jo tas taimings reāli riktīgi labi sakrīt. Jā, es domāju, ka viņam iepatikās privātās lidmašīnas, tur arī ir tā lieta. Jā, vot. Tā ir tā lieta, ko dzīvē. Mēs savienojām punktu. Dārgie klausītāji, jums iepatīks privātās lidmašīnas viss. Jūs nevarat vairāk dzīvot bez tām. Jā, tas pieredze pie komforta. Tā kā apsties uz Eināru Repšu. Viņam arī privātā. Viņš pats pilotē. Tu domā, ka Kariņš lido kā tāda zolīda, tur viss, tur tādas biznesa pusdienas, viss, vai arī kaut kāda reperiķi, tur privātajā līčerē. Big Macs. Bija vienkārši tur visādi burgeri, alkohols, dāmas, un viņš vienkārši tāds, maucamu privātajā. Tu apsties, Krišāni, viņš ir tāds, man liekas, tāds mierīgais. Viņš tāds piezmēts. Viņš, domāju, atbrauc ar riteni arī pie lidmašīnas, piebrauc, zin kā, nevis tā kā tajos... Paņem līdzi viņu. Jā. Tā kā no lidmašīnas uz lidmašīnas, tā kā, ja kāds viņam prasa, es savu zaļo šito pēdu mēģinu nedaudz kompensēt, braucot ar riteni no uz lidmašīnu. Tas tā kā spļāviens jūrā, bet mums palīdz, vai ne? Jā, bet... Galvenais jau tas morālais aspekts. Jā, bet es varu iedomāties tā kā reperi. Tā kā tajos video visos tur piebrauc ar kaut kādu Rolls Royce pie lidmašīnas, tur itīgi izkāp ar ķēdē. Pudeles, tur viss. Un tad ir Kariņš piebrauc ar parasto velosipēdu. Labi, viņam ir apkārt kaut kā 3 džipi ar bruņotiem džekiem, bet tas tā. Un viņš vienkārši tur iekāp lidmašīnā un tur... Sveicināti. Jā. Bet labi, bet par šito, ka viņš ir gatavs kandidēt, es tā kā, Latvijai tas būtu milzīgs bonus. Protams, jā. Tā kā, ja šitas, tas ir tikai tagad gatavība, tas viss tā ir nākamā gada ziņa, principā.
Jo NATO ģenerālsekretārs esošais Jens Stoltenbergs, viņš ir līdz 1. oktobrim ir viņa pilnvaru. Tā kā, bet redzēsim, šī ir ļoti, ļoti interesanta tēma, kam pasakot līdzi. Bet arī konkurence viņam būs, jo šobrīd arī to gatavību ir izteikuši Nīderlandes premjers Marks Rite un Igaunijas premjeri Kaja Kallas. Nu, viņi jau tāpat ar Krieviem sadarbojas, tad jau viņi ir auto. Viņai vīrs, ja par to tur uzņēmumu, tu domā, kas tur bija? Nu, redzēs. Bet tu nedomā, kad viņi to nezināja? Es domāju, ka viņi to zināja. 100 punkti. Jā. Nu, labi, to skatīsimies. Bet šī noteikti tāda forša tēma, kurai varēsim pasakot līdzi. Tā kā, lai Krišjānim izdodas. Jā. Un lai viņš tā kā bišķiņi aiziet pie kaut kāda psihologa par tām privātajām lidmašīnām. Varbūt tur kaut kāda problēma ir apakšā. Varbūt šim posmam var tikt pāri. Jā. Tas tā kā pusmūža krīze, tā kā varbūt kaut kāda no sērijas. Jā, un ar degpunktā sadaļu varam noslēgt aktualitāšu. Reizeknas ziņas atkal. Atkal, jā. Mēs atgriežamies Reizeknē. Kā jau katru epizodu. Tur 17. novembrī tieši valsts svētku priekšvakarā piu notika. Notika salūts. Jā. Notika salūts. Jā. Tika nošauts Zemnieku saimniecības Lūsēna īpašnieks un Ludzas novada domas deputāts. Jā. Andris Ļupka. Policija gan šajā brīdī ļoti ātri nostrādāja. Kas, manuprāt, pirms šīm slepkavībām nav tā bijis. Jā, nebija tik ātri. Vai ar bunkus slepkavību, vai arī ar citām. Viņi tur pērās, neko bet, nevarēja atrast. Reizeknē jau cik daudz cilvēku ir, tur jau es arī nedomāju, tik grūti atrast, ja kāds kaut ko. Man vienmēr atkal liekas, ka šādās situācijās, ka tik ātri atrod vainīgo, ka nav kaut kas jau, tā kā iepriekš bijis zināms, vai jebkas nojaušams policijai kaut kāda informācija. Bet tur jau arī... labi, šādas lietas nenormāli grūti novērst. Bet tur jau arī bija kaut kāds konflikts bijis pirms tieši tā salūta. Tā tiek noprasts, jā. Jā, ka tur bijusi kaut kāda saķeršanās. Un ka tur bijis laikam, cik es saprotu, kaut kādas problēmas ar būvniecības lietiņām. Tas, jā, tad jā. Kā parasti. Kā es iepriekšējā reizē teicu, būvniecībā strādā tikai cilvēki, kas nedara sliktas lietas. Jā, bet tieši tā policijas informācija arī liecina, tas man tā interesanti liekas, kad mirkli pirms slepkavības ir bijis šis konflikts, un tu man likās, cik daudz šādu cilvēku kā tas aizturētais, cik Latvijā ir daudz cilvēku, ka tu brauc uz kasenu, kā iepirkties, un tev puški ir līdzi. Es domāju, ka ir daži. Tas arī atkarīgs, man liekas, no reģiona, protams. Es domāju, Reizeknē tas varētu būt diezgan izplatīts. Tur, kā senukais tālākumā, procentuālais pušku daudzums ir lielāks vidēji nekā Valmierā, piemēram. Valmieras teikt tā drošāka vieta. Lai gan es domāju, piemēram, Valmierā tur varētu kaut kādi mednieki braukt uz kā senukai. Medīt, labs atlaides. Uz kuršiem varētu braukt. Jā, medībās. Jā. Tomēr melnā piekdiena, zin kā. Tieši tā, labi piedāvājumi, bet visur. Cepurnos policijai, lai izdodas atšķirtināt šo lietu. Un tad diezgan crazy. Jo arī tā, Igor Haita aizturētā cilvēka bilde. Viņš izstāstāts. Normāls latgaļu džeks. Jā. Tagad pasaka latgalietis, tāds, kurš tā kā sēž pirtī. Jā, bet vēl viena lieta, manuprāt, arī par šo nogalināto Andru Ļupku, man liekas, tāds. Viņš arī tāds, zin kā tev pieder zemnieku saimniecība, tu dari labu Latvijai. Tu esi vēl deputāts. Un tu vēl esi deputāts, Ludzā, tā kā tu dari labu valstī. Tādu cilvēku zaudēšanu tomēr arī, man liekas, diezgan. Jā. Bet tur jāskatās. Jūtīgi. Es ceru, ka nekas neuzpildēs. To jau mēs nezinām. Es nezinu, manuprāt, kad parasti tur kaut kas arī ir saistīts ar šādām lietām, kad tāpatās arī tas nenotiek. Jā, piekrītu. It īpaši Latvijā.
Tā Bet kā mēs visās skatīsimies, kā pēdējās tur lietās izdosies. arī, man Lai- liekas, tur kaut kas ir bijis tāds. Nu, Iespējams. Nu, nemetīsim savas teorijas, te, lai policija dara savu darbu, lai viņiem folijas izdodas cepurītes novelkam novelkam nost un lai izdodas viņiem atrasināt šo lietu. Aktualitātes esam apskatījuši. Esam gan. Tagad Tagad bišķi izloze. braucam vai lidojam ar privoto lidmašīnu. Uz balviem. Balvu novads. Diezgan tuvu. Tomēr viens tas pats novads, tā kā kultūra vēsturiskais. Kultūra vēsturiskais viens un tas pats. Lai gan īstie latgalieši saka, ka tā ir fake Latgala. Tu esi dzirdējis to? Nē. Es esmu dzirdējis, ka tā kā cilvēki saka, Balva kā- no Latgala. ka balva ir tā kā fake Latgala. Šito būs jāuzveicā latgaliešiem. Man liekas, ka tā ir, ka tā kā balvos, tā kā es no Uzveicāšu balva. šito. Labi, balva vēl tā kā varētu būt, kad uzskata par Latgali, jā. Bet bija kaut kāda, man liekas, alūksne vai gulbeni par to, tā kā, kad viņi tā kā. Nebiju šo dzirdējis. Bet labi. Tas augšas gals, jā. Tur. Man bija tas gods izlozēt balvu novadu mūsu novada rubrikai. Un apskatot balvu ziņas, ir redzams, ka tur daudz kas notiek, jo portāls bija diezgan pilns. Bija dažādas ziņas. Pēc tam pateikšu, man ļoti patika virsraksti. Virsraksti bija ļoti spēcīgi. Ir tīpaši tas viens. To vienu arī mēs pieminēsim, es domāju. Jā. Tāda lielā foršā lieta, kas man patika, kas ir noticis balvos, balvu novada priekšsēdētājs ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Odesu. Un, tur ir teikts, ka palīdzot Ukrainai, mēs palīdzam sev. Un balvu novada priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs ir noslēdzis ar Odesas apgabalu Baltas pilsētas vadītāju Sergiju Mazuru. Oficiāli parakstīja sadarbības līgumu. Ko tas viņā ietver, ko tas sevi ietver, tur gan sīkāk nav paskaidrots, bet fakts kā tāds, kad balva sadarbojas ar ārvalstu pilsētām un atbalsta tās ir ļoti, ļoti patīkami. Viņi iet starptautiskā arēnā. Tas ir, jā. Tas man ļoti patīk. Ļoti patīkami. Un otrs arī bija tas, ka balvu novadā cīnās pret mobbingu un bullyingu ar programmu Kivu. Man likās ar sišanu pretī. Tas bija mūsu laikā. Vai ne? Mūsu laikā tas bija tā kā. Tev iemauc, tu mauc pretī. Viss kārtībā. Un dzīvo tālāk. Cep par kuldams. Aiziet tur parunājas ar skolotājiem, bet Tur uz kādu pamatu. viņš sāk. Jā. Labi. Un tad, fine. Bet, jā, ir tāda, es arī papētīju dziļāk, ir tāda starptautiska pret-bullying programma Kiva, kas ir pret bullyingu novēršanu. Un tad no izglītības ministrijas tur ir apakšvienība, cik sapratu, kas braukā pa Latviju uz skolām. Un tā kā Saka, ka nav labi sist viens otru. Nav forši, jā, nedara tā. Nedara. Nesitat viens otru. Jā, un arī tas Nesakat sliktus vārdus. Jā, un tas ir arī aktuāli balvos. Arī Saka balvos tikai šis labus notiek. vārdus. Tā kā tās bija tās divas galvenās lietas. Jā, Nekas nekas tāds baigi daudz nenotiek. Vēl par to virsrakstu var pastāstīt. es pastāstīšu, bet es vēl biju iegājis balvu galvenā izdevuma. Tā varētu laikam to nosaukt. Vaduguns. Vaduguns. Mājaslapā, jā. Nevis mājaslapā. Facebook lapā, bet bija arī mājaslapā. Un šeit ir daži arī īsāki tādi apraksti par to, kas notiek nedaudz šajā novadā. Tur, piemēram, būs darbs, būs maize, ir tur intervijas, un CSDD ir saka, kad ir pārsniegti kilometri. Es nezinu, tā kā nobraukumam vai attīti kilometri pārsniegti, vai tur nav rakstīts, kāda tā Lietuvas mašīna. Tā kā tām Lietuvas mašīnām, laikam, jā. Un ka top austrumu robežas pierobežas rīcības plāns. Jā, laikam viss notiek. Tur... Vēl bija, man ļoti patika arī Vadugunī raksts bija par to, ka pie Baltinavas tur bija ceļš savienots ar vienu citu ciemu, un kāds kungs ir bijis ļoti, ļoti
tā teikt, Priecīgs. neapmierināts, ka tur bija uzlikt svara ierobežojums mašīnai. Jo, cik es saprotu, viņš ar savu traktoru tur vairs nevar braukt pēc tā ierobežojuma. Un ko viņam tagad darīt, tas ir tas jautājums. Stumt viņu apkārt? Braukt apkārt. Viņam tomēr traktors ir. Bet, redzēsim. Bet, lai viņam izdodas. Bet runājot vēl par šiem lieliskajiem virsrakstiem, es arī Facebook lapā vienu atradu tikko uz vienkārši rakstu uz toaleti ar bankas karti. Labie rīcība plusi un mīnusi. Tas ir par sabiedriskajām, jā. Es nezinu, tur ir vienkārši rakstīts uz toaleti ar bankas karti un iekavās labierīcība plusi un mīnusi. Tas nozīmē, ka balvos laikam jūs tikai ar karti var uz toaleti iet. Bet zini kā, tas arī bet tas ir droši. Tas droši no vienas puses. Jā. Iedomājies, tu netīšām iemet tur lejā piecīti tajā sausajā toaletē. Neies pakaļ. Piecīts pazudis. Iemet karti, ok, uztaisīšu jaunu. Tā kā no vienas puses jau gudra doma. Un tad, no vienas puses tu viņu var pat nebloķēt. Kurš tev tur raksies viņai pakaļ? Arī fakts, jā. Jā. Arī fakts, jā, laba doma. Un tad bija vēl otrs virsraksts no mājaslapas. Šis gan ir, lai ātri ceļas un ilgi stāv. Labi, tur nav un, tur ir vienkārši komats. Bet, tas arī ļoti labs teiciens. Un šis virsraksts bija par godu uzņēmēju apbalvošanai Balvu novadā. Jā, 2022, kas notika šogad. Jā, man liekas, tur drusku kļūst domē 2023. Jā, viņi vienkārši varbūt nokopēja no iepriekšējā gada. Tā kā raksta tāds, neviens nepamanīs. Jā. Un tad tur vēl bija arī atzīmēts, ka valsts svētku nedēļā notika lāpu gājieni, bija svecīšu nolikšana. Tipiskās tur bija arī Latvijas prāta spēles par Latvijas jautājumiem un tā. Kā parasti. Tā kā, lai Balvu novadam izdodas, lai viss forši. Lai viss kārtībā tur Latgales nostūros. Jā. Tad ķeramies klāt mūsu jaunajai rubrikai, jau otro epizodi, no grāvī, kas ir nedēļas fails un nedēļas labā lieta. Kurš sāk? Mēs varam zakmēt šķērs papīrīts. Es domāju, tu vari sākt. Davai, es varu sākt. Neizgājām pat tik tālu. Mans, laikam, šī brīža tas lielākais plusiņš ir šis partnerības likums. Un ka viņš ir arī apturēts un aizgājis uz šo te. Tas ir plus? Jā, uz to referendumu. Viņš ir apturēts? Nē, ka viņš ir nodots uz referendumu, iniciēts šis te referendums, lai vāktu tās balsis. Kinda var tev piekrist. Sākumā man likās tā kā, tas ir plus, ka viņš ir apturēts. Nē. Tā es nedomāju. Bet, tas ir tas lielais plus. Nedēļas fails. Un šīs būs, manuprāt, kontroversiāli, jo es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem un daudziem tas patika. Ir Edgara Rinkēviča uzruna 18. novembrī. Jo es biju uz vietas, es klausījos, ko viņš teica. Man patika, ko viņš teica, bet, manuprāt, izpildījums bija samērā vājš. Es teiktu tā, viņš jau parasti tā kā saka to, kā viņš ļoti daudzas reizes runā vienkārši kā politiķis. Jā, bet redz, kā prezidentam, jo es to varēju salīdzināt 19. gadā. Es biju uz Egila Levita uzrunu. Un lai vai ko daudz teikt par Levitu kungu, bet es atceros to uzrunu arī, un es vēl viņu noskatījos tagad salīdzinot ar Rinkēviču. Tur bija kāpums tajā uzrunā, kritums un tad kulminācija. Bet, jo tas ir vairāk tajā izpildes ziņā tieši uz Rinkēviču. Tā kā, man liekas, ko deju vērtē, vai deju ar zvaigzni drīzāk varētu vērtēt. Tev ir jābūt tā. Kāpums, bēgums, fokstrots, kas vēl? Čā. Bet es domāju, ka tomēr tā ir svētku runa, un tev ir jāaiziet tādam pacelātam, un ko es gan sevī sajūtu, gan arī skatoties uz cilvēkiem, kas bija šajā uzrunā apkārtējiem, nebija tā pacelātības sajūta. Jo patiešām,
viņš runāja ļoti, ļoti, ļoti monotoni. Bija tas teikums, visi bija vienādi teikumi. Nu, un nebija nekas tāds, lai mums visiem izdodas un tā. Kā orators. Tu gribi, lai tā kā Padomju Savienībā ir viss uzrunas, tā kā viss tur beidzas ar urā, jā? Nē, nu tur otrā pusē bija viens džeks ar spēcīgām uzrunām, bet tā es negribu. Ok. Bet, zin kā, man liekas, ka viņš tā kā, nu jā, no vienas puses, viņš runā tā kā, es teiktu tā ļoti tipiski tā kā latvietis runātu. Tā, nu, monotoni. Jo mēs esam tomēr tādi... Bet tas nav... labi uzrunāja. Nu jā, es saprotu tavu to sāpi, jā, kāpēc tev tā liekas. Nu, viņam varbūt, jā, vajadzētu aiziet pie kaut kāda, jā. Viņš var pie mums atnākt. Oratora. Arī var, jā. Jā, arī iespēja. Edgar, ja tu to klausies. Bet viņš var pie kaut kāda oratora arī aiziet, bišķiņ pasmelties. Retoriku pamācīt. Jā, retoriku. Es nezinu, kas ir tāda baigie. Ko tu ieteiktu? Runas skola visu laiku feisīti arī reklāmas lats režisoram, aktierim, tam viesturam Meikšānam. Ir ļoti labas arī tās atsauksmes, cik ir lasīts. Ot viņam pie tāda vajadzētu aiziet. Tad viņš atnāk, cienamais, viņš panorāmā. Un ziniet! Ok, tad man viņš nepatikt vairāk. Man, zin kā, vajag to balansu. Viņam vajag... Nu labi, bet uzrunās, tad viņš varētu tā. Jā. Jo man patīk, ka viņš tā mierīgi pasaka, viņš tā bez tur liekiem tur. Oi, ak Dievs, mēs esam tur un tur. Vai arī tur, jā, urā, mēs tur labākie. Man patīk, ka viņš, jā, labdien, priecīgi, esam, jā. Okay. Man tā patīk. Es nezinu, varbūt tu neesi latvietis īsts. Ko? Ok, paldies. Šis vienkārši noflēmoja. Pats tāds. Nē, tu? Nē, tu? No you. Nu, labi, Krišēni, kāds ir tavs fails un... Ne tavs, bet tevis apskatītais fails un labākā lieta. Tātad mans plus, tāds labais grāvis, tas, ka turpmāk dzērāju šoferiem, kuriem ir atņemtas tiesības, pirms to atgūšanas būs obligāti jāiziet uz tiem uzvedības korekcijas kursiem, kas, manuprāt, man likās tā kā jau pirms tam bija jādara, tā kā, ja tu esi tā kā nodzēris savas tiesības, tā sakot. Piekrītu. Jā, jo man likās, nu, zin kā, es domāju vispār, ja tu esi tā kā zaudējis tiesības dēļ, braukšanas jā, dzērumā, varbūt vajadzētu tā kā kaut kādu, nezinu, Minnesotas programmu viņiem jau automātiski. Labi, tas varbūt... Pat traku jau man. Pat traku, bet kaut vienkārši aiziet un tā bišķi pievaldīt. Jā. Nevis tur viņi no sērijas pagaida, ko es 3 mēnešus dabū atkal tiesības, atkal pālī brauc. Jo, nu rēķini, ja tu brauc pālī, tu jau arī kā tu brauc, kādā stāvoklī, tā kā tev jau tās tiesības atņem, tā kā tas tev piekrīt, Krišān. Tas noteikti ir plusiņš. Un sliktais grāvs, toties, būs par to, ka tur atcēla pāris, nu nevis pāris, man liekas, 1 vai 2, nevienu reisu vilcienam. Tur pat neatcēla. Tu redzēji to video? Nē. Es redzēju, tur bija tas video ar to, kad par ko? Bija vilciena reiss no Rīgas uz Jelgavu. Okay. Un viņš vienkārši apstājās kaut kāds pieturs vidū. Un vienkārši tas vilciena laikam vadītājs teica, nu, man laikam nav, es nezinu, kaut kas tur. Bet tā nebija vienkārši tehniska kļūme? Nu jā, ka tur nav kaut kas, kad kaut kā viņš bija novirzīts nepareizi dispečera dēļ. Tad jau vispār dispečers vainīgs. Nu jā, un tad, un tad tur bija tas video, kad vienkārši visi iet pa dzelzceļa tām sliedēm tālāk. What the fuck? Jā, tā kā... Šis ir liels fails. Bet no vienas puses šits man rītīgi atgādina Vāciju. Tā kā Vācijā parasti visu laiku rāds par to, ka vilcieni tur rītīgi kavē un tur neatnāk un tā. Beidzot, mēs arī esam tik civilizēti kļuvuši, kad mums arī vilcieni kavē. Nu, nevis kavē, bet vienkārši, nu... Neierodas. Apstājas. Bet es arī esmu dzirdējis, ka Vācijā tā man tur pazīstamie teikuši, ka, zin kā, tur kaut kas
kaut kas uz sliedēm, vilciens vienkārši tālāk nebrauks. Paši domājiet, kā jūs tiksiet tālāk. Crazy. Tā kā esam beidzot civilizēti. Ļoti labi. Ar to arī apsveiksim mūsu. Bet tas nav varbūt tik labi, kā mēs domājam. Gadās. Bet, ko? Esam galā nonākuši. Ik 2 nedēļu apskati ir veikta. Ja, man likās, tā kaut kāda laikma vai aizmirst, kā runāt. Bet, ikreiz ir man šits jāapsaka. Pieskaitiet Instagramā, ielaikojiet Facebook lapu, subscribe YouTube, Spotifyā uzlieciet zvaigznītes. Cik jūs pieskojiet. Varat arī jautājumus tur atstāt. Jā, jebkur. Spotifyā, YouTube, rakstiet mums Facebookā, Instagramā. Tagad apskatījās Spotifyā, jā. Kā izskatās. Jā, ritīgi nice. Un visur ir pieejams mūsu link 3, kur var uzspiest un atrast visu nepieciešamo. Link koks ir atrodams. Un, Saišu koks. Saišu koks. Šis ir ļoti labi. Saišu koks. Spiediet uz mūsu saišu koku. Mēs varētu Latvijas, tā kā Latvijā ir tas filēm.lv, mēs varētu Latvijas to vienkārši arī link 3 būtu saišu koks. Saite.koks. Tur uzreiz būtu kaut kā telegrama čeki klikšķināt virsū. Saite koks! Jā. Tik atklāti. Viņi pat to neslēpj. Un tu spēc... tas ir podcasts. Tas ir priekš, tā kā lai tur saliktu visas savas saites. Vai arī viņi uzspiež tur un uzrakst mums e-pastu, kur ir. Kāpēc nestrādā? Mēs tad, sorry, Džeki, nebūtu. Bet, tad noslēgumā noteikti Krišānam atkal dosim vārdu, kur mēs visi tiekamies. Es domāju, mēs varētu tikties vispār pie tā restorāna, kurš dabūja Michelin zvaigzni. Tas ir Max Cekot. Jā, tas ir Rīga plazas. Pie Rīga plazas tiekamies un tad tālāk ejam. Nē, vēl labāk. Tur ir tas tramvaju, kāds tramvaju? Trolejbusu galapunkts. Jā. Tiekamies trolejbusu galapunkts. Burtiski pretī viņam. Vienīgais apstās 1 sekundi. Jālgavas iela, man šķiet. Jālgavas iela, bet nē, es tūlīt pateikšu, kas ir par galapunktu. 1 sekundi. Nē, tas ir trolejbus parks, nevis galapunkts. Tur ir Pietru blakus. Ok, labi, tas ir, man patīk, tagad ir, arī viņš ļoti tā kā prominenti rādās. Tas restorāns Googlē. Bet tiekamies, es domāju, 2. trolejbus parkā Rīgā. Jā, ejiet pie dispečera. Sakiet, ka kabinet dīvāns jūs gaidat. 4,3 zvaigznes arī vispār. Labs trolejbus parks. Labs trolejbus parks. Mēs visiem ieskam. Jā. Un kas? Pirmā atsauksme. Kā tā bez sabiedriskā transporta? Dziļi vārdi. Ar tiem arī noslēgsim epizodi. Jā. Kā tā bez sabiedriskā transporta? Kā tad bez tā? Jā, bez tā nekur. Paldies jums, un tiekamies nākamajā epizodē. Čau! Čau, vinieks! Atā!